Labdien, cienījamies skolēni un skolotāji! Šodien mēs intervēsim skolotāju no Rīgas 86. vidusskolā Georgija Sidorova Petroviča. Petrovičs – leģenda pļamnieku. Viņš lielisks skolotājs, bet viņš ne tikai skolotājs, viņš sportists. Labdien! Kā jūs redzat sporta nozīmē sabiedrībai? Kā vienmēr, vislielākā nozīmē sabiedrība būs sporta, tieši sportam, nevis, teiksim tā, matemātikai, fizikai, kā veselai miesai, vesels gars, tā bija romiešana. Kāds ir sporta jūsu dzīvē un kā tās ietekmē jūsu ikdienu? Jūs taču redzat, kā es izskatos. Un tā ir atbilde jau. Galvenās priekšrocības, ko sniedz aktīva sportošana? Pats galvenais ir vēlme. Ja tāda ir, tad viss būs kārtībā. Ja vēlmes nav, tad nav ko runāt. Kāda ir sporta loma fiziskās un garīgās veselības uzlabošanā? Es tikko teicu, ka veselā miesa ir vesels gars. Ja tāds ir, tad viss pareizi būs. Kāpēc kārtas? Kāds ir jūsu viedoklis par sporta izglītību un tās nozīmi jauniešu attīstībā? Šajā jautājumā es pilnīgi piekrītu mūsu izglītības sistēmai, un jūs taču redzat, ka sporta nodarbības, sporta stundas jums ir vismaz 3 reizes nedēļā. Un pēc tam jums ir pēc paša izvēles treneri. Katrs izvēlē katru, kam ko patīk. Sportot, teiksim, tu esi futbolists, viņš ir cīkstonis, esmu skrējējis, vieglais lietas. Kādi ir galvenie izaicinājumi, ar ko saskarās sporta sabiedrībā un individuāli? Šodien bija tāds jautājums. Pats galvenais ir vēlme. Ja ir tāda, nekādu problēmu vairs nav. Ja vēlmes nav, Paldies. Nav par ko. Griežaties vēl, parunāsim par sportu, par veselību. Čau! Tātad mēs šodien no sporta skolotāja uzzinājām daudz ko par sporta nozīmi, un arī ir tāds secinājums, ka mūsdienās ir jādarbojas ar sportu, lai būtu veselīgi.